Tā. Jā. Nu, labvakar, meitenes. Ilgi atkal nebijām tikušies, ja es biju ceļojumā pie savas dārgās māmiņas. Tad tur nesanāk vakarā nekādīgi mums tur tikties. Bet nekas, atvaļinājums ir vajadzīgs, vai ne? Un tad šodien mēs turpināsim tālāk par jauno produktu, tātad B12. Man bija laiks sīkāk arī pameklēt, kas kā ko un ar ko un par ko. Tāpēc iedziļinājos vairāk un jums arī pastāstīšu. Man prieks, ka šodien ir meitenes sanākušas. Tātad B12 tablešu veidā, jā. Un B12 mums ir ūdenī šķīstošs vitamīns pats par sevi. B12 vienmēr ir ūdenī šķīstošs. Viņš ļoti labi uzsūcās organismā vispār kopumā. Tas piedalās asins veidošanā, aminoskābju un nukleoskābu maiņā, stimulē aknu un nervu sistēmas darbību. Īstenībā viens no galvenajiem B vitamīniem un vispār vitamīniem kā tādiem, lai normalizētu un, kā es teiktu, nomierinātu visu pamatsistēmas. Tātad tā ir akna un tā ir nervu sistēma. Tās ir pamat mūsu organismu sistēmas, kuras mums ir ļoti, ļoti svarīgas, jā, vispār organismā kā tādā. Un ja B12 viņš ir par maz, tad mums arī pirmām kārtām akna nespēja attīrīt asinis un nespēja funkcionēt un visas sistēmas darbināt tālāk. Arī sirdi un visu pamatā un nervu sistēma, tā ir mums vispār šobrīd pamatelements, ja? Daudziem ar nervu sistēmu gan mēs paliekam tādi nervozāki, ja? Un īstenībā padzerot šo te B12 arī pamatā, ja? Tad viņš arī normalizējas automātiski. Mūsu B12 ir veidots no zaļļaļģiem, un sintezē baktērijas, ja, kuras savukārt cilvēku organismā zarmu florā normalizējas un uzsūcās. Tā kā organisms pats sev nevar ražot pietiekumu vitamīnu daudzumu, tas jāuzņem arī ar uzturu. Jā, tātad kā jau zinām, mūsu organisms sintezē daudz ko, bet pamatā netik daudz visus vitamīnus īstenībā, jā, arī B12 viņš nespēja tik daudz veidot. Tātad jāpalīdz mūsu organismam. B12 ir pieskaitāms ūdenī šķīstošiem vitamīniem, tā kā uzsūkšanās notiek tievās zarnas lejasdaļā. Parasti uzsūc tikai 1% uzņemtā vitamīna. Tātad 1% mēs tikai uzsūcam no pārtikas, ko mēs uzņemam organismā. Jā? Bet vajadzīgs ļoti, ļoti daudz. Jā? Tātad viņš ir jādzer papildus, jā, noteikti, jā, lai mūsu organismā viņš uzkrātos, lai viņš darbinātu visu laiku mūsu funkcijas. B12 uzkrājas aknās, tajās ir apmēram 40% no visu B12 vitamīnu organismā, bet atlikušais daudzums muskuļos un citos organos. Aknās tas var uzkrāties, viņš arī tur uzkrājās, jo no aknu sistēmas mūsu organismā viņš dod tālāk visas funkcijas. B12 viņš tur uzkrājās, un šo te vitamīnu, tad mūsu funkcijas, mūsu sistēmas dod tālāk tur, kur mums ir viņš vajadzīgs, lai sakārtot kādu sistēmu. Jā, bet ja viņš ir par maz, tad akna nespēs mums neko dot. Ja? Un mūsu sistēmas, mūsu organismu, visas funkcijas mums bremzējās automātiski. B12 vitamīna deficīts, tātad, kas ir, ja mums viņš pietrūks? B12 vitamīna trūkuma izpausme ir personalizēta. Tātad pirmām kārtām, vienkārši runājot, tā ir anēmija. Vienalga, kam pieaugušam, bērnam, jā, saucamā mazasinība, kuras izpausme ir palielināta, nenobrieduši un dzelzi pārbagāta eritrocīti. Tātad, ja ir par daudz dzels, B12 viņš ir par maz,
dzelzi viņam jānormalizē. Ja ir B12, dzels automātiski organismā viņš paliek un neuzsūcās. Viņš neizdalās organismā visās funkcijās. B12 viņš ir vajadzīgs, lai viņš normalizētu šos te eritrocītus. Jā, lai viņi nav pārbagāti ar dzelzi. Jo tad viņi ātri iznīkst eritrocītus. Parasti B12 vitamīnu trūkuma cēlonis ir nevis tā nepietiekamība uzturā, bet gan īpaša mikoproteīna iekšējā floru trūkums kuņģa sulā. Tātad B12 ko nozīmē? Nevis kā trūkums, ja kā šeit ir rakstīts, bet ir tas, ka ja B12 mūsu gan žultī, es teiktu tā, aknu izstrādā žults, žultī viņš ir par maz, žults dodās mūsu kuņģī, mūsu pārstrādā mūsu pārtiku, ja viņš ir par maz, kuņģa sula nespēja izstrādāt šos te procesus, kas ir mikroflorā. Ja? Tāpēc viņš ir vajadzīgs papildu. Šī iemesla dēļ uzņemtais B12 vitamīns neuzsūksies, ja būs, tāpēc jau runājam arī starp citu par šo te organisma atskābināšanu. Ja ir skāps iekšā gan kuņģī, gan žultī, gan viss mūsu organisms, B12 vienkārši neuzsūksies. Nevis tad, ka viņš ir pa maz. Arī, protams, jā, ka viņš ir par maz, bet ja šī te mikroflora nepareizi strādās, mūsu B12 trūkuma dēļ visbiežāk rodās pirmām kārtām gastrīti. Vai arī viss, kas ir saistīts ar kuņģi, vai pēckuņģu operācijas, arī ļoti svarīgi, cik ir B12 mūsu organismā. Ir tāds kā nejūtīgums organismā, tad arī ir B12 vitamīna deficīts. Vai ko nozīmē nejūtīgums? Tas nozīmē to, ka pēdas nejūtīgas, roku pirksti pēkšņi nejūtīgi, ja kādu laiciņu mums ir durstās tā kā rādatiņām, tirpst pirkstu gali, tad arī B12 ir par maz. Kā es saku, tas ir saistīts ar nervu sistēmu, ja? Tad nervu aizsarga apvalku viņam nespēja viņš nodrošināt B12, ja? Padzeram kādu laiciņu, mums atkal viss normalizējas, mūsu asinsrīts normalizējas, nervu šūnas atjaunojas. Ja arī ļoti svarīgi, arī nejūtīgums rodas pie celialkijas, tātad tie, kas ļoti tievē, ja, un cenšas ļoti notievēt, visam jābūt normā ir. Ja, pie krona slimības, pie zarnu slimībām, jo tātad vitamīns, ja ir zarnu slimības, tad vitamīns neuzsūksies tik daudzā veidā, tad viņu vajag papildus, arī B12 viens no tiem, ja, un tad līdz ar to rodās arī šis nejūtīgums, ja, jo zarnas flora nepareizi strādās, nepareizi uzsūksies, un B12 arī, protams, neuzsūksies. Tāpēc arī jūtās un ir nejūtīgums, ja, organismā kā tādā. Ja. Salst vai vairāk nekā parasti. Organismā trūkst B12 vitamīns, iemesls var būt nepietiekams skaits veselīgu sarkano asins ķermenīšu, jo B12 ir tas vitamīns, kas ražo sarkanos asins ķermenīšus, palīdz ražot. B12 ir tas, kas organismā mums dod skābekli. Ja viņš ir par maz, tātad skābeklis šūnā ir par maz, sarkanie asins ķermenīši neveidojas un mums salst. Ja mums vēl ir nejūtīgums, tad ir dubultā. Mēs izejam kaut vai siltā laikā ārā, mums rokas kājas salst un paši drebinamies. Nevis no augsta vēja, nevis no šī te pārkarsēšanās vai kā, bet pašam organismam viņam ir augsti, jo nepietiek šo te sarkano asins ķermenīšu, un tas ir viens no iemesliem, ka B12 viņš neražo, nepietiek šis skābeklis. Ja? Arī to sauc, citi jau sauc arī pa anēmiju, un viņi tā arī ir, ja, lai sarkano asins ķermenīšu, ka ir pa maz organismā, ja? Tad cilvēkam arī rodās šīs te augstuma sajūtas, pat rokas, kad ir visu laiku augstas un nevar sasildīties, ja?
vai pēdas, kājas, sals visu laiku jābūt zeķiem kājā vai cimdi jābūt visu laiku rokā, sevišķi vai no rudenī, vai kā, bet arī citreiz pat vasarā. Maziem bērniem jūs to varat zināt, man ir augsti rebinos, ja tātad velkam jakas, cimdus un zeķus, nezinu, ko kājā, bet vienkārši iedodam padzert B12, dodam palīdzēt vitamīnu kompleksu, viņš normalizē un viss pāriet. Ar laiku, protams, ne uzreiz uz sitienu. Tātad vēl ir, ja trūkst B12, tātad mums ir depresija, tātad saucamā smadzeņu migla. Jā, tad pie depresijas, pie apjukumiem, atmiņas problēmām, jā, pie demences, protams, jo tas viss saistīts ar smadzenēm, tad arī ir pamatā, faktiski pirmais sākās ar to, ka jau ir tā depresija, kad cilvēkam iet nervus, mēs čupā, jā, mēs esam satraukti, mēs par katru sīkumu uztraucamies, mēs par katru nevaram savākties, bērni ar tai pašā laikā, ja tie nervozi un ņemās un nevar apstāties un visādas problēmas un viss ņem pie sirds, mēs raudam, ja, tā ir arī depresija un nervu sistēma bojājumi. Demence, tas jau ir pēdējais, kad jau ir šīs te problēmas, ja, arī, bet ir arī tas, ka B12 ir tas, kas papildinot dzerot, mēs viņam varam normalizēt un palīdzēt nomierināties. B12 ir tas, kas strādā ar nervu sistēmu, kā jau sākumā es teicu. B12 deficīts arī tad, kad cilvēkam ir nespēks. Bet vienkārši man nav spēka, es nespēju sevi tas nostrādāju, man nav spēka, man gribās gulēt, jāmatā, cilvēkam ir vienkārši nespēks. Ne tikai muskuļos, arī tādas, ja muskuļu sāpes ir, vai liels nogurums un nevar saprast no kā, ja, tad arī var būt no B12. Padzeram, pāriet. B12 trūkums ir arī tad, kad ir ļoti gluda mēle, kad ir nevis aplikums, bet ir vienkārši mēle ir tāda, gluda, jā, viņai nav jābūt tīri gludai, tā kā būtu tā kā drusku kaut kas pa virsu, jā, bet viņš ir tā kā tādas kaut kāds slānīts virsū, jā, tā saucās gludā mēle. Tad arī citreiz ir arī pumpiņas, citreiz ir izšķitumi, citreiz ir balti tādi izšķitumi, jā, tad arī ir B12 trūkums, jā, un tas pirmām kārtām. Pēc mēles mēs varam daudz ko saprast. Paskatāmies spogulī, kāda mums ir mēle. Ja mums ir mēle, starp citu, balta, arī viens no vitamīniem, ko mēs varam tātad trūkst, gan cinks, starp citu, ja ir balta mēle, vai nu ir mikrobi kādi organismā, jā, kuri mums tātad parazīti, jā, kuri mums ir jākārto, bet varbūt arī ir arī B12 vai cinka trūkums organismā. Arī pāriet, padzerot, mums normalizējas šī te mēles, šīs te sastāvdaļa, ja? Jo arī daudziem ir no medikamentu dzeršanas, ja? Kad daudz mēs dzeram medikamentus, tad arī mums savādāk flora samainās mēlē. Bet, ja ir vēl B12 trūkums, tad pavisam mums viņš vēl vairāk tur tādus izsitumus un visādas problēmas ar mēli un ar bļotā mutē vispār arī ir tas, ka B12 mums viņš pietrūkst. Tā, tas man te ir no interneta. Lēnā garā, labi. Tad, kad B12 ir pamaz, ir arī rodās mutē pat līdz čūlām. Jā, tad, ja veidojas čūlas, tad ir noteikti pirmām kārtām, jo tas ir saistīts ar zarnu floru, jā, un ja mēs tad tiešām jāzina, ka pirmām kārtām tas ir B12, vienkārši automātiski viņš ir jādzer. Viņš pašs par sevi pazūd, B12 padzeram, jā, un viņas sakārtojas šīs te čūlas pazūd, aplikumi pazūd, jā, un ar čūlām mutē ir arī pirmais, kad metās mutē čūlas, tad arī ir jau pazīmes uz anēmiju un sirds un asinsvadus problēmām, jā. Tad mēs viņu padzeram, tad mēs varam kā profilaktiski sevi uzreiz palīdzēt sev automātiski, jā.
Tad, kad ir čūlas un arī iepriekšējā, kad šī te mēle ir čūlainā vai aplikusī mēle, kur ir ļoti, ļoti tāda aplikusi, ja, nedrīkst šajā momentā lietot ļoti skābus, stiprus ēdienus. Tad vēl vairāk. Tieši vairāk mums vajag ar ūdeni strādāt, mums vajag mierīgu, bez sāls, ja, tad ir vajadzīgs, un tad B12 padzerot, mums viņš automātiski pāriet. Jā, tātad neēdam šādos gadījumos kairinošus produktus, tātad kābi, stipri. Starp citu, piena produkti arī ļoti ietekmē šajā momentā gan čūlas, kad ir, gan arī aplikušās lielās mēles, kad ir arī bērniem vajag papētīt un vajag paskatīties. Ja kāds ir, tad mēs zinām, kāda ir no produktiem daudz, kas iespaidojas, un arī, jo B12, starp citu, ļoti maz ēdienā. Guntiņi mani izmeta ārā. Jūs mani dzirdat? Halo? Jā. Mani izmeta, nezinu, kāpēc no interneta pazuda un viss. Nu, neko, turpinām tālāk, ja? Ieslēdz pa jaunam gan jau, ja? Tātad, kur mēs palikām? Tātad, pie fermentētiem citrusaugļiem, garšvielām, tā skaitā garšaugi. Arī ļoti uzmanīgi šādā gadījumā ir jābūt par runājot sevišķi par čūlām vai par aplikušām mēlēm vai par skābumu organismā. Uzmanīgi vajag skatīties, ap citu citronus dzīvajā veidā neiesaku viņus ēst, jo mums ir ļoti skābi organismi. Citrons viņš ir ļoti labs, viņam ir C vitamīns tur vairumā un viss kaut kas, bet pati skābā flora, ja mums ir baltas aplikušas mēles, neiesaku viņu ēst dzīvajā. Tātad, vai nu mēs viņu apstrādājam, vai nu mēs viņu izspiežam un liekam pie kaut kā klāt, vai nu sulā, vai ar kaut ko kopā, ja, tad viņš savādāk strādā un savādāk uzsūcās. Bet ja mēs viņā ir, kas tā vienkārši, ja, kā citronu ļoti skābu, ļoti, ļoti neiesaku to darīt. Un it sevišķi, ja mēs zinām, kā zinat, mēs varam arī pārbaudīt, cik mums ir B12 organismā, uztaisot analīzi, ja? Tad mēs arī varam pārbaudīt, vai viņš ir par maz, vai viņš mums ir par daudz, bet par daudz nekad viņa nav īstenībā. Jo visu laiku fermējās, visu laiku asins ķermenīši atjaunojas, viņiem jāatjaunojas, viņiem jāstrādā un viss viņiem jānotiek. Ja viņš ir par maz, tad arī ir viens no iemesliem problēma mūsu organismā. Tātad atrisināt, kā jau es teicu, ejam tālāk, spiežam nākošo, jo šī te ejam pie gremošanas sistēmas, jo viss tas arī saistīts. Mēle, kā jau zinat, mēs par to esam runājuši, ka mēle ir viens no tiem, kas mums visu saista ar visu gremošanu, zarnu sistēmu, rakņu sistēmu, jā, tātad arī, ja B12 viņš ir par maz, tātad mums arī visa gremošanas sistēma mums nepareizi strādā. Var pat būt arī tā, kad mums negribās ēst, bet daudz cilvēku, par citu šobrīd satiekos ar tādiem cilvēkiem, kuri saka, es vispār dienā negribu ēst un es vispār nēdu, jā. Tas arī viens no iemesliem, ka pietrūkst kaut kādu vitamīnu kompleksu, un arī B12 ir tas, kurš atbild par gremošanas sistēmu. Jā, tātad automātiski mēs iesakam viņam padzert šos te vitamīnus, lai normalizētu, jo jāēd bez neēšanas mēs nevaram, jā, tātad, un būs jābūt apetītei, jābūt
organismam jābūt ir piesaistoša ēdienam. Jā, nevar tā vienkārši, man kaut kas jāieliek tai mutē un es tagad likšu, jā. Bet ir jāgrib, ir jābūt tai gribēšanai, jo tad automātiski izstrādājās fermenti, automātiski strādās iekalu bāze, jā, lai ar apetīti tad mēs ēdam un savādāk uzsūcās un savādāk produkts sašķeļās organismā. Bet ja ir B12 pamaz, tad viņš arī ir šī te negribēšana. Ar viens no iemesliem. Tad mēs varam automātiski ieteikt cilvēkam, pamēģini. Tad redzēs, ka būs savādāk. Ja? Lai normalizētu, ja ļoti, ļoti liels problēmas gremošanā, tad, kā jau zinām, ka mēs viņus varam taisīt injekcijas, ja mēs viņu dodam ātrākā veidā organismā, ja ir ļoti zems tas B vitamīns organismā, vai ir kādas ļoti problemātiskās muskuļu problēmas, piemēram, cilvēkam, vai nu pēc operācijām, vai nu arī starp citu pēc traumām, vai pie sporta. Ja papildus, jo muskuļi viņa ātri uzsūc un ātri izdala šo te B12 pārstrādā. Ja viņš ir par maz, var sāpēt ļoti muskuļi. Arī pēc sporta, arī viens no iemesliem, ja B12 ir par maz, tad sāp muskuļi. Ja? Un ļoti daudzām, jo ir B12 ir tas, kurš, kā es saku, viens no galvenajiem vitamīniem, kas ir mums visā organismu formēšanā. Ja? Kā jau tāpēc arī teicu, tad akņu sistēma ir tā pati galvenā, kas mums gan attīra, gan palīdz, gan normalizē mūsu skābumu, ja, un ja B12 ir par maz, tad arī viņš tur nespēja to darīt. Es atkārtošos atkal vairākas reizes. Tātad arī, protams, ir arī līdz ar to, ka akņu sistēmā B12 pietrūkst, jā, būs arī sirdsklauves, sirds pārsitienis, sirds nogurums, sirds sāpes, jā, pašas kā tādas, ātrāk strādā sirsniņa, jā, citreiz liekas, ka kritīs līdz jau leks pa mutārā ir tā, jā, cilvēki saka, nes kāpēc pēkšņi man tā ir, pēkšņi nekas nenotiek. Tātad arī viens no iemesliem, kad ir B12 organismā par maz. Ja? Un arī daudzreiz ārsti arī to saka, kad vajag padzert kādu vitamīnu kompleksu, kur ir B12 klāt, un tad viņš normalizēsies. Ja nav sistemātisks augsts spiediens vai zems spiediens vai kāda cita ar spiedienu problēma. B12 vitamīnu deficīti arī novērot trūkumi izraisīts neierastību traucējumos grūtniecības laikā, jo tas tā varētu būt, jo, kā jau zinat, grūtniecība mums daudz ko atņem no organisma, bet ja B12 pietrūkst un zīdīšanas laikā arī, ja viņu vajag noteikti papildināt, noteikti, kā jau mēs runājām par visiem vitamīniem jāgrāk, tad, jo tas arī ļoti svarīgi grūtniecības laikā B12, tātad nervu sistēmai, lai normalizētu visu šo te sistēmu. B12 ir vajadzīgs bērniem, lai attīstītos galvas smadzenes pareizi. B12, ja viņš ir par maz, viņš tātad var izraisīties un piedzimt bez B12 trūkuma dēļ ar visādām smadzeņu problēmām, nervu problēmām, muskuļu problēmām. Tātad viņa obligāti ir vajadzīgs papildus dzert. Noteiktā daudzumā, protams, nepārforsējam, bet ir vajadzīgs, jā, lai būtu šī te nervu sistēmas sakārtošana. Tātad B12 vitamīniem ir pozitīva ietekme uz auglību. Kā jau es pirmīt mēs runājām, kad viņš ir noteikti ir tagad ir B vitamīnu grupu vispār kā tādu, plus vēl cinks un dzels un daudz vispār visu lielos vitamīnu kompleksu ir vajadzīgs dienā. Nevis pirmos 3, tikai tas ir pamats, jā, tātad pirmais trimestris grūtniece ir pats galvenais, tad viss formējās, bet tālāk nākošais viņš stabilizē, ja B12 būs par maz, viņš neko nevarēs tur stabilizēt, ja muskuļu struktūra veidojas
5., 6. mēnesī stabilizējas, tātad, ja tur būs par maz, tad bērnam var būt ar muskultūru problēmas. Vai pēc tam, augot viņam pietrūkst attīstoties, ja mātē, tad arī piedzimstos viņam pēc tam būs, kā saka, bērniņi ir švaki, viņi nespēja līdz tikt, ja viņi nespēja, nav spēka vingrot, nav spēka, tur vecākot, nav spēka. Tad protams, tad bērniem dod atkal B12 vai kāds vitamīns, bet tas pavisam savādāk nekā, kad dodot noteiktā daudzumā, attīstoties jau auglī. Jā, lai viņš jau ir pamats. Jā, tad to stāstam lūdzu saviem bērniem un mazbērniem, kas gaida bērnus. Jo B12 ir tas, kas normalizē, ļoti svarīgs ir pie, kā es teicu, pie smadzeņu attīstības, pie kaulu attīstības, ja, tad, lai nav nekādas deformācijas, vai, piemēram, ir ļoti tagad daudz, starp citu, pierādīts, kad bērniem ir ļoti deformēti kauli, viņi piedzimst, ka viņiem pietrūkst kaut kāds krimslīts, jeb tur ar ceļgaliem ir problēmas, vai uzsūcās ūdens ātri krājās, ja tur, vispār ļoti, ļoti traģiski tagad bērniņiem ir, ja, jo viņiem pietrūkst, un arī B12 ir viens no tiem, kas atbild par šo te normalizāciju, ja, tad visu kompleksā. Piedzimst, un galvenais arī šī te nervu sistēma, ja, gan mums, ja, gan arī bērniem, kas mums aug, ja. Pētījumos ir atklāts, ka B12 deficīts var izraisīt hiperbenija zemu spermatozīdu skaitu. Jā, tas tiešām ir pierādīts, ja vīrietim ir B12 par maz, var būt neauglība. Ja? Dēļ tā, ka šis te vitamīns ir vajadzīgs priekš spermatozīdu attīstībai. Ja? Ja viņš ir par maz, jo tā viņš arī ir. Ja, jo ir ļoti maz šī te, kā jau mēs iepriekš stāstīju, kad akna mums nespēja dot, aknā viņš neuzkrājās, mēs neēdam tik daudz, vīrieši vairs tik daudz neēd gaļu, īstenībā nav ko ēst, normālas gaļas, ja, bet, jo tas vīrietim ir vajadzīgs, B12 ir gaļā ļoti, ļoti daudz. Ir vajadzīga parasta normāla ēšana. Kā vecos laikos, kā es saku, steķi ēda, gaļu ritīgi ēda, kā vajag, jā, jo arī bija enerģija, kur likt un izdot. Jā, dot tai pašā laikā arī enerģiju. Bet tas ir arī domāts, arī, ka ir vajadzīgs vīrietim ir sevišķi, ir vajadzīgs šis te B12. Jā, un gaļā un zivīs. Jā, ļoti daudz vajag zivis. Pie mums šobrīd ir tām zivīm, tā ir kā ir, jā. Jo nav viņas tur tādas tīri labas, ja? Protams, ēdam, bet ne tik daudz. Tātad dodam mēs papildus. Vismaz, ja veidojam un gribam bērnus, tad vismaz pusgadu iepriekš ir šādi kompleksi, ir abiem diviem, ir jādzer vitamīnu sistēma, cinks, magnīs un vispārējais ir jābūt normalizētiem, lai būtu normāli attīstīti bērni. Jo, ja viņš pietrūkst, kā es teicu, neattīstīsies kā vajag. Tātad arī pētījumi liecina, ka arī bērniem ar autismu var trūkt folāti, ja, un B vitamīns, kam ir svarīga loma īpaši konektīvajās funkcijās. Tātad autisms vispār bērniem ir arī pamata elements, tā ir nervu sistēma. Autisms ir smadzeņu, kā lai saka, smadzeņu funkcijas aizkavēšanās bērniem, ja? Tātad, ja smadzeņu funkcijas un nervu sistēma funkcijas viņas normalizējas, var normalizēt autisma un palīdzēt bērniem normāli attīstīties, ja? Var to, ja ir pamats sākumā, ja ir ielaists šis te autisms, ja bērniem ir šīs te ļoti daudz tagad, kā jau es teicu, ir šie bērni ļoti daudz mūsu Latvijā arī, jā, bet B12 ir jādod
papildus, lai viņiem normalizētu šo te uztraukumu, lai smadzenītes vairāk, labāk attīstītos, lai labāk darbotos. Ja? Tas ir arī bērniem ar šādu slimību sevišķi ļoti, ļoti svarīgi. Tad ir veselības problēmas, kas saistīts ar B deficītu, ir heliobaktērijas. Ja ir B12 par maz, heliobaktērija automātiski pielīp. Automātiski viņa mums tāpat ir organismā, bet viņa automātiski bez B12 viņa sāk vairoties un sāk taisīt problēmas mūsu organismā. Ja ir B12 normāli, viņš iznīcinās un paliek tik daudz, cik ir jābūt mūsu normalizācijas. Kā zināt, parazītiem jābūt, bet jābūt ir normāli. Baktērijām ir jābūt, bet jābūt ir normāli. Jā, tāda, un it sevišķi ir arī pierādīts, ka heliobaktērija, jo tā ir infekcija, kura organismā viņu momentā piesaista infekcijas. Mēs ātrāk saslimstam, mums ir ar vēdera problēmas, ātrāk mums ir ar zarnām problēmas, ja, kuņģu problēmas, ja, jo šī baktērija par to visu atbild un normalizē. Tātad, un ja mēs dodam B12, baktērija automātiski viņa aiziet un paliek tik daudz, cik viņai vajadzīgs, ja, vienkārši runājot. Tātad arī HB pozitīviem cilvēkiem, tātad arī, ja viņš ir par maz, jā, tātad viņu vajadzīgs paaugstināt šo te B vitamīnu funkciju dzeršanu, ja. Tātad B12 deficīti izraisīs hiperotidāciju, izraisa neirotransmetriju. Tātad, vienkārši runājot, lai es pārāk te neiedziļinātos, to jūs pēc tam paši varēsiet izlasīt, ja, visus tos nosaukums. Vienkārši B12 ir vajadzīgs, es atkal teiktu, kā maizi, ja, kura normalizēs visu nervu sistēmu. Viss mums ir saistīts ar nervu sistēmām, gan smadzenes, gan visi mūsu psihoneiro, kas mums ir visi sistēmas, ar ko mēs darbojamies, ar mūsu atmiņu, ar mūsu muskuļiem, ar mūsu asinsvadiem, ar visur mums ir ar neirosistēmu saistīts. Ja, gan, lai nav traucējumu, lai nav depresijas, lai mēs varam savākties, kā es saku, bērniem, lai nav agresīvi, bērniem, lai nav arī šīs te visas parasistēmas, kuras nepareizi strādā, starp citu arī atbild B12, ja, par kuru šobrīd cilvēki runā, ka tam tā jābūt ir, bet tas tā nav. Meitenei ir jābūt meitenei un zēnam ir jābūt zēnam. Ja šīs te hormonu normalizācija, starp citu, atbild B12. Ja viņš ir pa zemu, hormonu sistēma arī nepareizi strādā. Un pārējie tas, ka paaugstināts. Ja? To jau mēs arī pagājušais kādreiz esam runājuši. Pētījumā ar pacientiem ar karpāliem kanāla sindromiem, kas atzīmēts, ka B12 deficīts ir vissmagākais. Tātad pacientiem ar centrālo nervu sistēmu ar ļoti smagā formā, kam ir, ja, šīs te nervu visas slimības vienkārši runājot, viņiem būtu, es jau atkal atkārtošos, ka ir jāēd kā maizi, ja, un mums ir šobrīd izstrādāt universāls produkts, kur tiešām varēs viņu tabletīti iedzert, jo viņš ir atkal ļoti lielā koncentrātā, viņš ir tas, kas ir deva tāda, kāda ir jābūt dienā uzņemšanai B12, ja? Un šīs nervu sistēmas mēs arī būs atkal ir viens no, kas mums normalizēs un palīdzēs sakārtot šos te nervu. Pat ļoti arī jau, kas slimo, ja, kam ir ļoti liels diagnozes, tās var mums ļoti palīdzēt. B12 vitamīns ir viens no mūsu veselības pamatelementiem. Palīdz stiprināt imūnsistēmu, pasargā organismu no visa veida kaitīgiem vīrusiem, baktērijām, kas var nākt no ārpus. Gan mūsu
ēdot, mazgājoties, darbojoties visapkārt, ja? Cilvēki ar kuņģzarnu traktu traucējumiem arī ir ļoti pakļauti B12 deficītam, ja? Tātad visas funkcijas pamata elements, es teiktu, no B vitamīnu grupām ir B12. Mums ir, protams, ja ir B12 komplekss, ja, kuru mums ir pilnīgi visi B grupas vitamīni, ja, bet atsevišķi tāpēc arī izveidoja, ka tomēr pierādīts, ka B12 ir jābūt atsevišķi papildus. Tā kā cinkam jābūt papildus, kā mums ir, tāpat kā magnijam jābūt papildus, jo šīs te pamatelementi tomēr ir tie pamatelementi, kas sakārto mūsu organismu funkciju. Ja? Un lietojot pamatā, viņu 3 mēnešu izdaram, 2 mēnešu brīvs, 3 mēnešu dzeram, 2 mēnešu brīvs. Ja? Un tā visu cauru gadu mēs sevi barojam. Ja? Jo pārtika drīz būs vispār nēdama. Ja? Vienkārši runājot. Tātad B12 priekšrocības, tā kādas mums ir. Vitamīns mums palīdz nodrošināt normālu enerģijas iegūvu vielmaiņai. B12 vitamīns veicina normālu nervu sistēmas darbību. B12 vitamīns palīdz nodrošināt normālu homocistīna vielmaiņu. Tātad vielmaiņu visā organismā. B12 vitamīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas, un šobrīd tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, jo mums psiholoģiskās emocijas, funkcijas ir ļoti zemas, ļoti, ļoti zemas, ja? Bet mums vajag viņu paaugstināt, lai mēs saprotam, ko mēs runājam, ko mēs darām, ko mēs domājam, lai mūs nevar raustīt kā rūtīšus ar šņurītēm. Tātad B12 vitamīns veicina sarkano asinsķermeņu normālu veidošanos. Tātad arī visas asins funkcijas, sirds darbība, jā, lai mums visu laiku būtu normalizēts, viss atkal kārtējo reizi, visām funkcijām visas ir vajadzīgi. Ja? Arī profilaktiski kā leikēmijai, tas arī ir profilaktiski B12. Tātad imunsistēmu līdz ar to paaugstina B12. B vitamīns palīdz samazināt nogurumu un nespēku. Tas arī ir pierādīts, un to arī vajag. Kad mēs vienkārši padzeram kādu mirklīt B12, mums uzreiz labāks garstāvoklis, mums normalizējas viss, jā, un mums nav vairs nespēks un nogurums. Kā jau es teicu, ļoti daudziem šobrīd ir lieli nogurumi. Tas, ka dara daudz darbus, tas ir viens, bet paši par sevi man nav spēka. Tad B12 ir par maz automātiski. B12 tātad nepieciešama šūnu dalīšana procesos. Tas arī viens no galvenajiem, ja mums šūnas nedalīsies, tad mēs neattīstamies, mēs normalizējamies, mums ir ādu problēmas, ja, tad šūnām ir visu laiku jādalās un vecās jānomirst, jāizdala ārā, bet ja viņš B12 nav, viņš to procesu nespēja darīt. Tālūk, meitenes. Stāstam, runājam, palīdzam ļoti, ļoti cilvēkiem vienkārši ieteikt, padzeram šādu te vitamīnu, jā, un tad mēs viņam automātiski būs normalizēsies šīs it sevišķi šobrīd nervu sistēmām ļoti, ļoti jāstrādā. Cilvēkiem ir tiešām ļoti lielas depresijas, ļoti, ja, jo mūs rausta kā vien gribam, kā mūs gribam, ja, bet mums vajag būt patstāvīgiem savā domāšanā, lai mēs zinātu, ko mēs gribam un kā mēs gribam dzīvot normālu, vienkāršu, mierīgu dzīvi, ja, bet ja mēs atdodamies un mums tiešām šis te B12 ir visiem par maz, ja, un mēs uzreiz pakļaujamies, vai mēs nogustam, ja sevišķi šie te jauniešiem ļoti lieli nogurumi ir. Jā, viņi nesaprot, kāpēc. Es dzeru it kā vitamīnus, it kā kaut ko sev palīdz, bet tai pašā laikā ir nogurums un nespēks. Es saku,
Mēs ar tādu nesen pie mammas, es runāju tur ar kaimiņu meitenēm, ja, kuras ir 18, 20 gadīgas, viņas saka, es nespēju, man ir nespēki. Jā, es teiktu, bet, padzer tiešām kaut kādus, paņem B vitamīnu grupu, arī pašu vispār B vitamīns kā tāds, un ir vajadzīgs spēkam, visi pilnīgi mums palīdz, ja, uzreiz automātiski nedēļu pat padzerot, viņa automātiski cilvēkam normalizēs, un ir tā enerģija dodās vairāk. Mūsējais ceļš šobrīd, es saku, ir ļoti efektīgi izstrādāts, jo viņš ir tablešu veidā, un tā ir forma, kas ļoti ātri šķīst mūsu mutē, mūsu ūdeni uzdzerot, viņš ļoti ātri izšķīst un uzsūcās pareizi gļotādās. Šķidrā veidā viņš tā neuzsūcās gļotādā, kad ir, bet bez tīrā veidā, bez kādiem citiem piejaukumiem, diemžēl mums tādu nav. Jā, bet mums būs. Tā kā tā.